Labdien! Mani sauc Jānis Zaržeckis, esmu plastikas ķirurgs un mana specialitāte ir plastiskā, rekonstruktīvā un rokas ķirurģija. Bet šodien varbūt tā tēma, kuras gribētu nedaudz izstāstīt, ir krūšu samazināšanas operācijas, jo ir virkne pacienti, kur nonāk pie manis ar sūdzībām par to, ka viņiem ir pārāk liels krūtis. Un kādreiz tas var būt tiešām ārkārtīgi liels un apgrūtinošs moments, kas bojā dzīves kvalitāti. Jo, ja ir diagnoze gigantomastija, pārmērīgi liels krūtis, kas ir vai no iedzimtības iemesla dēļ, vai arī hormonāls disbalans rezultātā radušās, kad ir pacients, kurām ir milzu liels krūtis, jeb arī, kuras neatbilst auguma proporcijām. Un šis pacients bieži sūdzas par to, ka tas ir traucējoši ikdienā, tas psiholoģisks diskomforts un arī mugurkaula deformācija, jo tāpēc, kas ir liels svars, kādreiz tas ir pat 3–4 kg liels smagums, kas velk uz leju. Un šādos gadījumos ir ieteicama krūšu redukcija, krūšu samazināšanas operācija. Šādu operāciju var veikt mūsu klīnikā, tur tā notiek vispārējā narkozē, pacients tiek aizmidzināts un grieziens ir apkārt areolai, iet kā taisna līnija uz leju, un parasti ir nepieciešama arī horizontālā šuve, kas ir noslēpta apakšējā krūts krokā. Retos gadījumos var arī iztikt ar vertikālo šuvi, kā saucamā franču ležūra metode, bet biežāk tiek lietot Strombeka tehnika, kad ir tā saucamā ankura veida šuvs, kas nodrošina to, lai tās krūtis pēc tam labi iztītos. Operācijas laikā tiek noņemta liekā krūtis masa. Krūts iedzeraudi samazināti būtiski. Kādreiz ir pat man bijušas operācijas, kur katrā pusē tiek noņemts pa 1,5 kilogramam vai pat 2. Un operācijas laiks ir apmēram 1,5–2 stundas. Pēc operācijas pacients pamosts un jau ir krūtis normālā, adekvātā izmērā, kurš atbilst ķermeņa proporcijām, un liekie audi, liekā āda un liekie dziedzeraudi ir noņemti. Un šuvs ir slēgts ar kosmētiskām šuvēm. Ir tur neliels drenītis un speciāls spiedošs pārsejs. Vismaz viena nakts ir jāpavada slimnīcā. Otrā rītā var visu ņemt nost, drenas, pārsejs, un mēs liekam speciāli krušturi, un pacients var doties mājās. Šuves dzīst apmēram 10 dienu laikā. Un parasti mēs lietojam tādu šuvēm materiālu, kas nav jāņem nost. Viņš pats uzsūcās un rezultāts ir redzams jau uzreiz, 80% no rezultātu, bet dēļ tuskām viņi vēl nevar pilnvērtīgi redzēt un zilumiem. Bet 3 nedēļas vēl jāpavalkā ir tas stingrais krušturs un samērā limitētas ir aktivitātes, nevar tur sportot, skriet. Un tad dzīšanas process ir noslēdzies, var vērtēt jau rezultātu un sākt aktivitātes. Un krūšu izskats ir būtiski labāks un mugura jūtās labāk, un var teikt tā, ka ir jau diezgan pieprasītas tās krūšu palielināšanas operācijas, kuras mēs veicam pietiekuši lielā skaitā, bet var teikt godīgi, ka tās pacients, kuram izdara krūšu samazināšanas operācija, ir pat laimīgāks, jo viņi saka, ka tas ir neticams atvieglojums, kad nav vairs liekas svars, nesāp mugura, nav iegriezušās krūšu tur lences, un tas no pacienta perspektīvas ir tiešām liels atvieglojums gan estētiski, gan funkcionāli. No sarežģījumiem ir viss jāņem vērā, ka varbūt tāda paša riska kā jebkurai ķirurģiskai operācijai. Tas ir alerģiskas reakcijas no zālēm, atlieka parādības no narkozes ļoti reti, bet tur varbūt kādreiz slikti duša, bet man anestezologi parasti to labi tiek galā. Ķirurģija var dot tusks un zilums, arī tie paliek dzelteni iet prom. Šūs iekaisums ir retāk kā 1% no pacientiem, kuriem mēs veicam šādas operācijas. Tas nozīmē, ka 99 sadzīst vienkārši tajā 10 dienu laikā. Varbūt kādam, ja ir iekaisums, dzīst ilgāk, bet sadzīst visiem, kam dara šādu operāciju. Tas tikai laika jautājums, parasti lielāka pacietība, vairāk rūpes. Bet visiem šūs sadzīst, un tāds rezultāts, kas ir plānots, ir ātrāk vai vēlāk
pacienti viņu var saņemt. Tas arī ir pamatā viss, kas būtu jāzina pacientiem, kam ir tās krūtis sajūta, kad ir pa lielu. Un, lai varētu izvērtēt, vai šāda operācija jums ir piemērota, droši var nākt uz konsultāciju un jau skaidri izvērtēt, kādas ir cerības uz labu rezultātu pēc šāda veida operācijas. Un, ja nolemsiet to darīt, būšu pagodināts jums kalpot. Paldies, ka klausījāties!